Un mēs esam online. Ja mēs ierakstām, šodien mums viesos ir cilvēks, bez kura šeit nekā nebūtu. Neviena no mums nebūtu. Mēs nebūtu viens piedzimis. Alfa un Omega. Galā tur Alfas un Omegas tēvs. Jā, 2-1. Sveicināti. Jā. Es jau gribēju, varbūt, ka būtu kaut kur jūs tikuši arī. Jo jūs jau toreiz, kuras jūs atradat spokos, man liekas, diezgan aktīvi ar to vienu meiteni ņēmāties par anime. Es neatceros vairs precīzi, ko un kā, bet es viens pats jau arī nebūtu neko uztaisījis. Spoko? Mēs bijām Nē, mēs spokos jau bijām, tagad bija fórums. Nē, man liekas, es tieši spokos jūs atradu. Vai arī jūs kaut kur citur vēl kaut ko darījāt? Es godos draugus sociālos tīklos. Es atceros, ka tu mūs uzgāji uz širo tēmu, ko mēs darījām. Mēs anime tulkojām, cik es atceros, es biju kaut kādu vēl cilvēku vai ko tur, ka tā bija kaut kāda otrā tulku vai trešā grupa, kurā es tur ņēmos, un tad tu mūs ielūdzi, tur bija kaut kāda meitene vēl. Kur jūs viņu publišojāt? Es neatceros vispār. Es atceros, ka vienu brīdi viņi publicēja to visu YouTube, bet man liekas, tu mūs visdrīzāk uzgājies ar kaut kādiem sociāliem tīkliem, varbūt pat draugiem vēl, varbūt tiešām spokos arī kāds kaut ko bija metis. Bet tas nebija es, un es nezināju, ka spokos kaut kas ir. Jā, sākotnēji, kad rakstīju, es biju ar to meiteni runājis vienu. Jā, viņa kaut ko tur. Es atceros, ka viņa tur kaut ko tur pateica, viņa nebija entuziastiska. Es jau arī pa fórumiem uzzināju tikai. Es zināju, ka viņa eksistē, bet nevienā diži nebija pirms tam sēdējis tā nopietni, kad es tur sāku sēdēt anime fórumā, kurš, man liekas, jau tajā brīdī nebija anime fórums, viņš bija zem kaut kāda tāda hosting domēna brīdiņu, līdz palaida online. Un tāda pamazām Mārtiņš man tā iemānīja iekšā. Nebija grūti iemānīt iekšā, pats jau pieteicies. Bērnus ar konfektītēm piebrauc būsim. Kur te mums ir anime. Jā, rekur anime, multenes, kas vēl laba mūzika. Hentais! Hentai nekad nebija. Wink, jā. Kā ar meitenīti bikšādāju? Tas bija Eči. Eči ir vienmēr bijis. Hentai nebija. Eči vienmēr bija. Tas ir no pašiem pirmsākumiem. Bikšādāju. Jā, nebija. Viss bija labi. Viss bija leģīgi. Pie mums viss civilizēti, jā, nebija. Ko tu vispār, Mārtiņ, mums atceries no vecajiem laikiem? Kā bija lietas? Īstenībā ļoti maz atceros. Protams, man liekas, cik kādu mēnesi vai 2 mēs tikai pastāvējām uz vecā dziņa, kad kaut ko es vēl tehniski darīju. Un tad ļoti ātri pārgājām uz šito dziņu. Un es vispār no viņu uzstādīšanas, konfigurēšanas un tur neko nesapratu un visas tehniskās lietas uz tevi palika. Tā es tikai dažas lietotājus atceros un ik pa laikam vēl pārskatos kaut kādas vecās tēmas, kas liekas interesanti pastīties gan lietotājus, gan viņu atbildes, ko viņi tajā laikā darījuši, gan arī savu izaugsmi tur ir redzama. Nu, kā tu vispār izdomāji taisīt to visu Blies fóruma augšā? To arī grūti atcerēties. Jo es tajā laikā mācījos ar mājaslapām kaut ko veidot, kodēt, un gribējās, ka jau kaut kādu projektu priekš sevis uztaisīt. Un tad vienā brīdī man tāds hopš paga par šito tēmu, kas man tajā laikā īpaši bija aktuāla. Latvijā īsti nekā aktīva vairs nav. Un uztaisīju 14. varbūt. Nu jā, tur jau tāku visi, kas tur bija blogi, vēl kas viņi jau visi jau tur jau pēks bija atstiepuši. Jā, nebija nekāda doma biedra, nekur parunāt, varbūt tik cik privātās grupas. Un tad izdomāju, par cik lauciņš ir brīvs, man gribās kaut ko darīt, vai bliežu augšā. Un nejauši arī uzgāja Danielu. Un tad jau viņš bija izpalīdzīgās rokas palaist visu. Kaut kur. Bet man liekas, mums bija vairāk par kaut kādiem 2 mēnešiem dzīves vecais. Mēs kaut pusgadu tur, man liekas, vismaz sēdējām. Zinu, jo mums Kadilieks arī pirmo reizi parādījās vēl vecajā dzinī.
Un galvenais, vai šitais ir tas moments, kad tur vecajā dzinī, un man tāds, kurā mirklī kāds vecais dzins, es vienkārši viņu neatceros. Varbūt, ka viņš nebija vēl tajā laikā. Nē, bija. Mēs viņam taisījām vēl kaut kādu animāciju, man liekas, speciālo kategoriju, statusu, visu šito te, man liekas, ka bija. Jo animācijas, es atceros konkrēti, tā kā šito jaunā dziņa ietvaros stabili, bet vecais, kas bija kaut kāds IPB? Jā. Kurš tur 4. vai, man liekas? Viņš bija kaut kāds, mums vēl tur tā krāsa paleta bija tāda zaļa ar oranžu, viss bija zaļš. Man liekas, šitie teksti lauki bija zaļi un purta bija tāda dzeltenīga. Jā, tāpēc man juka. Mums tas pirmais izskats bija kaut kādu mēnesi vai 2, pēc tam mēs pārgājām uz to oranžo. Jā, uz to bija ilgāk, tiešām. Jā, tur bija. Tur kaut kādā šitā Wayback mašīna vēl var kaut ko bija citu atrast no tā. Tas oranžais bija diezgan simpātisks izskats, dizains. Jā. Viņš bija ļoti piesātnās, tas bija negaidīts, tas bija nepierasts. Cik es atceros, mēs tur pat, kad pārgājām uz jauno dziņu, mēs tā kā izskatījām iespēju to visu atdarināt, bet tur... Diezgan sarežģīti. Tur bija jāiegulda daudz stundas. Es atceros, kā mūsu pirmais logotips fóruma tapa. Ka es vienkārši sametu kaut ko uz ātru roku, jo es biju domājis, ka mums Mārtiņš ir lielais photoshopers, ka viņš tūlīt sataisīs kaut ko stilīgu, un pēc tam vēlāk. Es iemetu uz ātru roku kaut ko kā placeholder, kamēr es vispār šo te liku kopā augšā fórumu. Tā mums viņš kaut kāds, nezinu, tur 7 gadus nostāvēja. Zini, to teikt, ka nekas nav ilgāks par pagaidu, jā? Jā. Būs labi. Ar līmlentu turēs būs ok, kamēr tur var labi. Pagaid, bet pirmais tas laikam bija tas ar to rūķīt, vai ne? Tas arī bija tas, vai ne? Šajā jaunajā dzinī, jā, ar to rūķīti. Es vienkārši ap to brīdi skatījos to sērijā, man tas rūķītis likās prikulīgs, es viņu tur iemetu. Un tur vēl ir kaut kāds šis joprojām ieprasa. Man liekas, tur burti arī bija ar gradientu, kas galīgi, man liekas, nav kaut kas tāds, ko cilvēki daudz izmanto tagad un liek. Jā, tur bija gradients, jā. Tas varbūt pirms 10 gadiem jau. Jā, varbūt pirms 10 gadiem gradients bija lielāka tēma, karstāks. Nē, varētu. Es neizslēdzu iespēju, ka viņš arī tad nebija karsts. Varētu uz jubileju jau atgriezt veco logo, zin tādu special day. Jā, uz 10 gadiem komunai. Jā, pagaid, tur vajadzētu 8. 9, man liekas. 9, man liekas. Man liekas, nākošais gads mums būs jubileja. Tur tehniski problēma, man liekas, ir tajā, ka no sākuma, kā mēs palaidām to fórumu, pirms vēl bija domēns, tā kā publiski, vai tas pirms nebija domēna, viņš bija tā kā vispār pirms nebija domēna, viņš nekur nebija. Es viņu biju izveidojis, kāds viņš ir, bet es nebiju te, kur publicējis, es tevi piesaistīju, lai palīdzētu veidot visu. Tad mēs teorētiski varam domēna reģistrāciju pirmo skaitīt kā dzimšanas dienu. Jā. Ja tu kaut kur var redzēt, var jau. Gadu, man liekas, īsti nevar redzēt, bet var redzēt, kurā datumā vajag maksāt rēķinu. Jā, principā, jā. Tad neredz kaut kur informāciju, ka pirmo reizi viņš ir reģistrēts? Es neesmu redzējis, varbūt arī kaut kur var atrast, varbūt arī nē. Tur tādas baigās datubāzes par šito te. Parasti jau tur neredz domēniem, kas viņi pirms tam ir reģistrējis. Vai ja ir brīvs domēns, viņš vienkārši brīvs ir. Vēl var mēģināt meklēt savus e-pastus vecos. Jo man liekas, tu jau viņu reģistrēji no sākuma. Kaut kas tāds bija. Es atceros, ka kāpēc pie manīm tika, ka mums vēl bija situācija, ka Mārtiņš bija lielais vadonis visu šitā te, Dievs tēvs radītājs, un es dabūju, tā kā Mārtiņš nebija tik entuziastisks par šitā te serveru uzstādīšanu visu to, un es rāvos rīktīgi, ka tavai mums šito dzinu ņemt, viņš būs nākotne, viņš ir tik krūts, ka tas ir kā čāts, tikai liels un fórums. Tad uz maniem bija servers, jo es ar to čakarējos. Un domēns arī tika pie manis, bet viņš tika pie manis, jo Mārtiņš nebija pilngadīgs tajā laikā. Viņam nevarēja, man liekas, piederēt domēns.
Jā, man liekas, Nits no 18 gadiem reģistrē viņu cilvēku. Jā, un tādā veidā es tiku pie domēņa, jo Mārtiņš nevarēja. Man liekas, man bija 16, maksimums 17. Laiks, tā kā mēs pārgājām, bija jau 17, tev druscītiņi pietrūka. Man tur bija kaut kādi knapi 18 arī, vai maksimums 19, es neatceros. Redz, gandrīz bez mazai situācija, kad jāmeklē kāds pilngadīgais, lai nopērk mums domēnu. Tāpēc tā pie veikala tās, nopērts man domēnu. Tikai pēc tam tas pilngadīgais nozudīs kaut kur visu domēnu. Nesamaksās rēķinu un domēns aizies. Tādā gadījumā viņi jau varētu nopirkt. Cik ilgs periods ir pēc tam, kad viņš netiek samaksāts, līdz viņš nonāk brīvē? Kaut kāds mēnesīts, maksimums 2 ir. Jo tur ir tā kā tas periods, ka tev vajag samaksāt to, bet man liekas, viņi vēl mēnesi, viņi tev tā kā neņem nost, lai būtu buferītis tāds. Un tad varbūt pēc tam viņi tur, tas neesmu droši, bet varbūt arī uzreiz tas brīvā pieejā ir, bet, man liekas, mēnesis bija kaut kāds. Protams, mēnesis sēdēt bez domēna, tas arī ir tā sarežģīti. Tur varbūt viņi vienkārši izliek, tev mēnesis ir iespēja samaksāt, bet varbūt tur kaut kāds atkal tā perioda laikā kādam ir iespēja pārpirkt viņu vai kaut kā tam līdzīgi. Jo cik ir bijuši tie gadījumi, ka tur kaut kādai lielai kompānijai tas domēns tā kā beidzas, kaut kas notiek, nezinu, kaut kāda figņa, un bēž kaut kāds cilvēks paņēma atnāk un nopērk to domēnu vienkārši uz līdzenas vietas, un ķip sāks tur to kompāniju kaut kā, davai samaksājiet, un tur ir tur bijis, jā. Man liekas, vienreiz pēc tāda, man liekas, vienreiz bija kaut kāda tiesas sēde, un tam čalim, kas nopirka to domēnu, viņa piespiedu kārtā vienkārši atņēma. Nesanāca viņam plāns. Kaut kas bija, jā. Kaut kādā milzīgai lāpā šitā te viņi neatsvaidzināja. Ne tu kaut kādai Google vai kaut kam paspēja kāds paķert. Par Google, jā, vispār arī bija, bet tas bija, man liekas, 15 gadi atpakaļ. Vai vismaz 10. Kaut kas tāds. Ok, Mārtiņ, ko tu tagad vispār pa dzīvi dari? Dzīvē sanāk tikai strādāt, tīpaši pēdējā laikā. Labi, it kā esmu remonta servisa meistars, bet manos darba pienākumos ir daudz kas vairāk. Izskatu klientu reklamācijas, koordinēju mazliet ārpakalpojumu servisu sūtīšanu, lai preces nonāk uz saviem servisiem attiecīgajiem. Un rakstu klientiem atteikumus garantijas remontiem. Tas ir tas sāpīgākais parastam cilvēkam. Laikam. Kur tu strādā, kurā vietā? Daniels zina, bet es laikam to neteikšu, vismaz pagaidām. Jo varētu sanākt arī kādreiz interešu konflikts, ja kāds pazīstams atnāks pie manis. Okay. Droši paliek, droši. Daniel tā kā nenāc pie manis. Bet mēs domājam, mēs varētu dot mājienu, ka visdrīzāk visi no mums ir bijuši tajā vietā, kurā tu strādā un kaut ko pirkuši. Tāds wink. Ticamāk visi, jā. Varbūt kāds kāds īpašs cilvēks atradīsies, bet es domāju, ka visi ir. Vai, teiksim, līdzīgās veikalos, var pateikt, ka ir bijuši kā minimums. Kāds no jums noteikti bijis veikalā? Jā, es neticu, ka jūs neesat bijuši. Visi ir pirkuši pienu, jā. Tad redz, manā veikalā ir piens, līdzības ir viss. Vai kādas tev atsaucas vispār par tavu darbu? Kā tev? Viss, ko es daru, ir diezgan interesants process. Es diezgan daudz ko iemācos no tā visa. Jo man preču saraksts, ko apkalpo, ir diezgan liels, tur sākot no sadzīves tehnikas mazās, beidzot ar, tur elektroinstrumentiem, dārza tehniku un ko tik vēl, ne? Bet sarežģītākais tajā, ka man ir darbs ar klientiem, kuram patīk, ka tev atnāk klients uz garantiju, un tu viņam vienkārši atsaki garantiju. Tad tur aiziet dusmas, apsaukāšanās, cits tur draud un ko tik vēl, ne? Tas ir tas sarežģītākais. Kādi ir tie gadījumi, kad tu tā kā pasaki nē? Kas pa iemeslu tāds ir? Labi, viens labs piemērs, bet es uzreiz pateikšu, es neesmu rasists, bet tā tas ir. Pie mūsu veikalā
Indieši ir ļoti iecienojuši pirkt elektriskās plītiņas. Tur ir 1 riņķi, 2 riņķiem, tādas, kas ir no lētā gala. Nu jā. Viņi, teiksim, pusgadu līdz gadu viņas palieto un atnes mums uz garantiju. Saka, nestrādā, palīdziet. Aizsūtam uz servisu, servis mums atsūta atpakaļ, ka tur fotogrāfijas iekšā ir beigti prusaki, dzīvi prusaki, aizdirsts, viss. Un tas ir katru reizi, kad mums indietis ir atnesis tās plītiņas. Un tagad jau, kad tu ieraugi to plītiņu un paskaties, ka viņa ir netīra, man ir pamats viņam atteikt to garantiju. Vienkārši neatbilstoša eksploatācija, ka viņam tur iekšā dzīvo prusaki. Ražotājs neparedzēja, ka tā būs krusaka mājiņa. Jā. Citreiz arī redzu, ka kaut kas nav pareizi lietots vai ka ir mehānisks bojājums. Uz tādām lietām atsakam, ja ir lēta prece, tad varam arī viņai to samainīt, ejot pretī. Es esmu rakstījis 1 reizi pie mums veikalā, internetu veikalā, sliktu atsauci. Tas bija tā, ka man atteica garantija. Bet tas bija bullshit, tas bija brāķīga prece. Man bija fēns, un fēnam tur aizmugurē bija tā kā metālisks sietiņš. Ja? Vienu dienu tu sietiņu vienkārši paņēma ventilatorā ierāva iekšā. Viņš sāk kūpēt, ķipa degt. Es aiznesu uz šito garantiju, tur tā tanta paskatījās, izvilka šķēres, paņēma, iebāza viņas iekšā fēnā, izvilka lielāko daļu šitā sietiņa, kas bija ierauts iekšā ārā, pateica, šeit strādā. Salaboja. Es tāds, what the fuck, ķipa? Bet problēma ir atrisināt, ko tu vēl vēlies. Tas jau nebija briesmīgi dārgais fēns, viņš tu kaut kāds 20, nebija jau profesionāls, vēl kaut kas tāds. Es tāds tu varētu veic. Es kaut ko tur mēģināju pastrīdēties, man atšu, un es tāds, uzrakstīju negatīvu atsaucu un dan. Pastāstīs mums, kas tā par iestādi? Pas iestādi? Tas bija 220.lv. Viņi. Okay. Man ir sanāca kaut kad tā vasarā diezgan veiksmīgi. Man arī tā kā nopirku telti. Un tur bija kaut kāda dīvaina tāda maza caurumiņa. Tā kā, nezinu, kā tāda sajūta, kā būtu, nezinu, kaut kas uzspiedies virsū. Kaut kas tāds, kas, nevajadzētu moškas saspiedis. Karoči tāds nofotografēt, tipu brāķi, tā kā tādā virsmā. Jā, labi, lūdzu, samainīsim tur rīt, parīt, kad mums tur ērt uz vietas uzreiz varam. Okay, vispār bez jautājumiem. Parasti jau tās garantijas ir Es te IKEA nesen rakstīju, bet kā vienīgais, kas IKEA bija ēpastu uzrakstīja, viņi atbildēja kaut kādu nedēļu stabili. Kas bija baigi ilgi, bet viņi pateica, ka vai var sūtīt preci. Beigās es nenosūtīju, jo viņi vienkārši negribēja tik ilgi gaidīt, un es pofigu. Vai kategorija, kuru visbiežāk nes cilvēki atpakaļ, nezinu, tur uz garantiju vai remontu? Atkarībā no sezonas. Vasarā te noteikti būs dārza tehnikas, visi trimeri, zāles pļāvēji, traktori un tas viss. Ziemā, kad īsti tā tehnika neizmanto, tad visticamāk elektroinstrumenti un sadzīves tehnika. Tas ir tā kā vairāk nolietojumu dēļ vai cilvēki paši tur, Bēdīgi, bet fakts, ka lielākā daļa pat instrukciju nelasa lietām. Tad brīnās, ka kaut ko nepareizi saliek vai nepareizi izvēlās iekārtu, tur nav tādas funkcijas pēkšņi pēc gada lietošanas izrādās, un tāds, ņemat samainat, man atdodat naudu. Tādā veidā. Tad ir daudz tādu, ka cilvēki ļoti pārprot, kas vispār ir garantija un ka tas tā nestrādā. Vai viņi uz labu laimi mēģina, ka moškas sanāks. Tas arī varētu būt. Varbūt viņi zina, ka viņiem tā nevajag darīt, bet vai pamēģinās? Noteikti ir arī tādi. Bet visvairāk tas, ka instrukcijas nelasa par lietošanu. Kā, teiksim, ar 14, teiksim, nezinu, tur cilvēki online, tur varbūt ir pasūtījuši, kā ir tādi, kuri, varbūt, tu saproti, ka viņi to izmanto šo, kā varbūt to caurumu, ka viņi ko paņem, palieto un atpakaļ atgriež. Ir bijis, bet tas ļoti maz. Mūsu veikalā cilvēki īstenībā tad veikalā neiepērkās, jo tas ir diezgan stulbs interneta veikals. Bet... Protams, ja tur 14 dienas vēl ir, tad jā, tad tur klients parasts ir spēcīgāks juridiskajā ziņā.
Man liekas, pie mums tāpat par tam 14 dienām tas jau nav tā, ka ja tu viņu sliktā stāvoklī atgriezīs, tad veikals arī var nepieņemt. Tur vajag būt ļoti visam kārtībā tajās 14 dienās tomēr. Arī, jā. Tāpēc tas bišķi ir riskanti, ja mēs gribētu šādu mahināciju darīt, es nezinu, davai paņemsim pa 3 štukām kameru, aizbrauksim uz skolu, nofilmēsim un pēc tam nododam atpakaļ. Kaut ko paņems, bišķi sasmērēs, apskrāpēs, vēl kaut ko, es domāju, tur vairāk neizies cauri tā atgriešana. Nu jā, varētu sanākt tāds. Individuāli izskatīt, bet arī droši vien atkarīgs, kādā kantorī tas trāpās. Arī, ne, varbūt lielie, kas vairāk cepjās par savu reputāciju, viņi vieglāk ņems nekā maziņie, kuri tāpat nodokļus nekad nav maksājuši. Mums jau arī mēs darbā izvērtējam, vai mums tas, ko mēs taisamies darīt, atmaksājas mums darba ziņā. Ja, teiksim, man tur skatīties, viņam izķedāt to iekārtu, aizņemt tik, nezinu, tur 2 stundas, nu, varbūt man ir lētāk viņu samainīt vai kaut ko izpildīt prasību. Man tas tieši tās pats bija ar elektrozāģi, kuram arī tur... neatceros īsti, kas viņam tur bija, kaut kas ar ejas pumpīt, un tad, jā, un tad man principā teica, ka, viņiem ir neizdevīgi remontēt elektrozāģis, jo tās detaļas maksā, kapeikas, darba, kas ir jāiegūt, lai viņi tur izjaukt, samainīt to detaļu, ļoti daudz prasa laiku. Salīdzinot ar tādu detaļu, jā. Bet mēs arī tādus remontus veicam. Es pats biju jaucis viņu arī vaļā, viņš tiešām, es tur tāds nespeciālists, man tas aizņēma kaut kāds tur dažas stundas, speciālistam labi, tur varbūt dalīts uz 2, bet vienalga, viņš tādā laikā iespējams kaut ko vairāk var izdarīt un vairāk nopelnīt ideju. Bet par remontu runājot, tur reāli, kad tu tajā remontā nodarbojies, jums ir nāk no ražotājiem kaut kādas pamācību grāmatas par to produkciju, kā tur viņas apkalpot visu, vai arī tur arī gan daudz tādu, ka jūs vienkārši taisat vaļā un skatāties, kas tur notiek, un tad paši tiekat skaidrībā? Man liekas, vienīgais ražotājs, kurš mums ir devis instrukcijas, tā kā servisa manuāļus atbilstošus, ir Hikoki. Ar manuāļiem dalīties es nevaru konfidenciāli un tā, bet viņi tiešām ir feini. Tur ir parādīts, kā visu izjaukt, cik tev smērvielu atpakaļ ielikt, cik darba stundas tev aizņem izdarīt to un to. Tas tāds foršs ražotājs, bet visi pārējie, tev, nezinu, vai tev to darbu jāiet kā kaut kādam tur, nezinu, elektriķim, kas zina par elektriskiem instrumentiem, vai tur uz vietas apgūst. Man sanāca, kas uz vietas varēja apgūt. Līdz ar to, ja man uz papīra vajag zināšanas pierādīt, nav man tādu. Bet praktiski es ar to visu varu nodarboties. Nē, tagad pieredzi. Tev šābos, ka kāds prasīs kaut ko citu pēc tam vēlāk. Vai tu sevi uzskati par tādu, tiešām tagad tā kā ekspertu, ka tu vari paņemt, nezinu, tev salūst, ja kāds instruments, tu paņem tāds, es zinu, kur ir 100% garantēti, tur ir problēma, vai kaut kā tam līdzīgi. Iekšzemes dzinējiem, jā, ar visiem elektromotoriem tiem drusku savādāk, jo viņiem ir ļoti daudz dažādi faktori, tur jānotiek tam, ja vēl izpildās tas un tas, tad tur ir tāda problēma. Tad tev jāiet visam principā cauri, bet vislielākais skaits, kas mums ir ar lētajiem akumulātoru leņķes līdmašīnām. Tad tās, man liekas, ir top prece no elektroinstrumentiem, kas nāk atpakaļ. Tur elementāri. Es noņemu viņam korpusu, iekšā pirmkārt vienmēr ir piesists pilns ar putekļiem, otrkārt viņam tur ir maziņš motoriņš. Viņi vienkārši ir dienas laikā nokāvuši un viss. Tad, speciālas zināšanas nevajag, lai tādu diagnosticētu. Tur vizuāli tā visu var novērtēt, pateikt, ka pārslodze. Lētās slīpmašīnas nepirkt, saprast? Nē, pirkt jau var, bet jāizmanto attiecīgi. Nolūkam. Ja tu tur, es nezinu, grasies visu dienu, no vietas zāģēt kaut kādus tur, nezinu, metālu sīs vai vēl kaut ko, Ja šitiem tā saucamiem flekšiem, es gan neatceros, man liekas, līdz kādiem 35 eiro visiem, kas ir, instrukcijā nāca, tur rakstīts, nav paredzēts tur lietot ar griešanas ripu. Kam tu pēc fleksi? Pārsvarā, lai grieztu. Jā. Tad man klients tādu atnes, es paskatos ripu ar virsū, sorry, nav paredzēts. Tad visiem jāzina tas, ka vajag ripu nomainīt. Pirms nēs. Jā. Es tikai biju slīpējis tur maz rusiņu koku. Tā jau neko dieži nedarīju.
sanāca netīšām iegriezt kokā dziļāk, metālā pēc tam. Ja es neesmu kaut ko uz garantijas, neatzīstos ne par ko. Viņi paprasīt, vai tevi sauc Daniels, tāds nē. Man ir cilvēki devuši viltus vārdus, bet tas sodīgāk viņiem pašiem. Man jau tas neinteresē, kādu vārdu viņš man dod. Nē, viltus vārds, labi, tas jau ir pārspīlējums. Es biju cerējis, ka cilvēki tā nedara, bet, gribu dabūt to preci, kāpēc dos viltus vārdu. Par to lietošanu, ka tur kaut kā, jo zini, kā citreiz man bijis, ka es kaut ko aiznesu, jau uz garantiju man kaut ko prasa, un es tāds, man nav nejausmas, vai viņi drīkstēja lietot ūdenī vai nedrīkstēja lietot ūdenī. Es teikšu, ka nē, es viņu nelietoju ūdenī. Un tad pēc tam Daniels domā, kāpēc man atteica fēnam garantiju? Drīkstēja lietot ūdenī vai nē? Fēnam. Nē, man šito jautāja, tā kā es skrēju riteni vai nesu uz garantiju, to elektrisko, jā. Tas tāds, nē, es biju izbraucis dažai peļķei cauri kaut ko pišķi, bet tu nebija jau tā, ka viņš bija mērcējis. Tur kaut kādu vienu reizi kaut kur uz tiltu bija peļķi, un man nebija citu variantu, es izbraucu cauri, bet es pats jutos slikti par to. Es mēģināju, es teicu, pa Daugavas atpakšu izbraukt, jā? Mēs to nāca. Kā beidzās tava garantijas skūterim? Jā, man uz remontu iedevu, pagaidīt, saņēmu, izbraucu ārā, sapratu, ka viņš brauc lēnāk. Nesu atpakaļ un beigās man nomainīja uz jaunu. Bet jā, tur kāda baigo problēma nebija, bet tas bija kaut kas specializētais veikals, tur kaut kas ripotpunkcelē vai kaut kas. Bija jāgaida, bet viņi vispirms mēģināja salabot, pēc tam es dabūju jaunu. Jo viņiem man izskatījās, ka viņiem banāli vienkārši nomainīja to kontrolieri, kas ir iekšā, bet viņš bija vājāks. Viņš vienkārši tik daudz enerģiju nedeva uz motoru, un respektīvi skrējējiens brauca lēnāk nekā tas brauca iepriekš. Un tas man bija pamatojums, kādēļ man vajag jaunu skrējēju. Jo tagad viņi nevar viņu salabot, viņi iedeva jaunu. Tādā ziņā viss bija baigi sakarīgi. Tur viņi nemēģināja arī neko, kas man patika, pieksīties par to, ka nē, ka tev liekas, ka tev viss ir pareizi, skrējējiens taču brauc, ka tur nebija to jautājumu par to, ka viņš palika lēnāks. Jo no citiem kaut kādiem veikaliem, uz 220 es pilnībā sagaidītu, ka viņi mēģinātu man pārliecināt, ka tas ir pareizi. Ar 220, man liekas, ir problēma tāda, ka viņiem pirmkārt, man liekas, nav servisa nekāda Rīgā, kas vismaz kaut kādu diagnostiku veiktu. Un otrkārt, tas, ka viņiem ir vairāk pārdevēji. Tur jau nav tā, ka viņi tikai tirgo. Līdz ar to pēc tam jautājums par garantijām pie viņiem vai pie tā izplatītāja, kā tur visi sūta un termiņi un tas 14 dienas, teiksim, ja tev vēl ir. Viņiem ir sarežģīta situācija. Jā, jo viņi arī tu vari tev no Lietuvas, no Igaunijas atsūtīt tā servisu. Jā, viņš tur Lietuvā varbūt ir, bet Latvijā nav. Paldies. Katās. Ok, Mārtiņ. Kāds tev vēl, neskaitot, mēs par darbu izrunājām, bet hobiji, vaļasprieki. Kāds ir izprieces par dzīvi? Jā. Es nezinu, jau pēdējo gadu, kad principā par darbu tik sanāk dzīvoties, un man vēl attālums līdz darbam ir diezgan sakarā ar dzīvokļu maiņu. Sanāk atbraucu mājās, kas man atliek? Paspēlēt datoru brīvajos vakaros, brīvdienās, kamēr ārā silts, tikmēr mēģinu kārā kaut ko darīt. Tas nav nekas specifisks, nezinu, kaut vai es iešu pastaigāties, iziešu ar draugiem kaut kur aizbraukt, nezinu, aizbraukšu uz jūru, vēl kaut ko. Bet ir īpaši augstajā sezonā, tas man sastāvēs tikai no, te ir mans dators, kaut kur kaķis man klēpī sēdēs viņiem, un tā es pavadīšu savus vakarus. Kas pa kaķīti? Tā, varbūt sanāks atrast. Atradās. Jā, rekomands. Ui, pagaid, viņam cik, kaut kā 5,5 gadiņš kaut kur, ne? Nē, kādi 4-5 mēneši. 4-5, jā, redzās maziņš tāds ģipīgi vēl. Melns kaķītis, tiem, kas ir audio klausītāji. Maziņš, melns kaķītis ar baltām ķepām. Jā, viņam patīk nedarbus darīt visu un pa nakti pārkārto. Viņam nepatīk mana kārtība. Tu saproti, jā, kurš ir saimnieks tagad mājā. Jā, viņš uzskata, ka lietām jābūt pēc sava standarta. Labi, cik es jau varu jaukties tur iekšā. No kuriem paņēmi? Viņu, es pat īsti nezinu tos sākuma stāstu. Viņš laikam sākumā bija tā kā dārziņos pamests. Tagad, kas tur es Čengraga dārziņos. Tā kā ne pamests īsti, bet, ka tur tas īpašnieks baigi nelikās zini par viņu.
Un tad viņa viena sieviete paņēma, un pēc tam jau ar Facebooku arī viņu uzgāja. Principā no dārziņiem tāds izglābts kaķēns. Feisīšu kaķēns. Un kas mums ir pa gaming setup, tas arī visiem, es domāju, interesēs. Tā ir mazliet, kas ir mainījies, bet to arī formā varēs apskatīties tajā tēmā, kur te nesen iepaustoja Daniela. Man ir liels mauspats. Tev ir liels mauspats, man gan ir maziņš. Tas, kas ir mainījies no tā laika, esmu pārgājis no 3 monitoriem uz 2. Ja man Downgrades. Jā, downgrades. Tas ir nepatīkams. Tā kā no 3 uz 2 vēl var pāriet, bet no 2 uz 1 tas būtu neiespējami. Nav nekā labāka par 2 plus monitoriem. Tā, kas te man principā tāpat ir. Visas spēles, ko man vajag, pilnībā apmierina. Un tagad es sāku domāt, varbūt nopirkt jaunu televizoru. Jo tas, kas man ir, tas ir 1080 izšķirtspēja. Un uz viņa spēlēt neko nav baigi patīkami. Same. Es arī gribu teļuku. Tāpēc arī mums tēmu jāsāk veidot, vajag atrast labāko dīlu teļukam. Tu uz televizoru tā kā no datora spēlē, vai tev ir konsole? Nē, konsole es gribētu, bet man šķiet tas mazliet finansiāli neizdevīgi. Jo cik spēles maksā Steamā, nezinu, es, piemēram, nesen nopirku 23. gada NBA, cik man liekas, viņš kāda 15 eiro bija. Un cik man izmaksātu tā spēle uz Xboxa, ja es viņu tajā laikā gribētu pirkt. Xboxam vienīgais variants var mēģināt pirkt, bet atkal es nezinu, cik Game Pass labi strādā. Pie mums varbūt caur kaut kādu VPN vispār vajag laist, lai viņš labi strādā. Game Pass ir tikai vienīgais, bet tāpat, man arī tas pats, pieņemsim, ir, es tā domāju par konsoli, pēc tam, man jau kompis ir, viņš spēles velk, plus man ir nelegālais ceļš uz kompi, un ja es gribu legāli pirkt kaut ko, tad tur ir pilns ar marketplace'iem un ir atlaides. Bet laikā uz Windows jau man šeit arī tas pats Game Pass ir pieejams. Jā, Game Pass arī ir. Jā. Es nezinu, cik laba kolekcija viņiem ir uz Windows, bet jā, ir arī. Oficiāli pat pie mums ir pieejams Windows Game Pass. Pie mums nav oficiāli pieejams Xbox. Jā. Okay, bet, Mārtiņ, atgādini klausītājiem, kāds tev tas setups ir. Vai mums nevajadzētu iet un meklēt to tēmu un precīzi ierakst? Man ir, sāksim, 2 monitori. Viens man ir 27 colu ieliektais, uz kā es visu daru. Un tad man blakus ir mazāks, viņam bija, man liekas, 1080 izšķirtspējas, kuras vienkārši daru saidu lietas. Tur jau vienalga, cik kādi viņam parametri. Man galvenais, lai main ir labs. Tad man ir kā nelielam Razer fanam klaviatūra, pele un mauspads no Razera. Un aiz visiem monitoriem man stāv tagad kompis. Esmu pārāk daudz laika un naudu ieguldījis, lai saliktu viņam gaismiņas un viss tur smuki būtu, jo viņu neviens vairs pat neredz. Teiksim, no tādiem jaudas parametriem viņi man ir 3060 titāns. It kā jau pavecs skaitās laikam, bet visu, ko vajag, man pavēl. Un tagad es domāju, vai man upgradeot procesoru vai ne, jo man ir Ryzen 5300-600. Nē, Ryzen 5 3600, tā viņš saucās. Un it kā es par viņu nesūdzos, bet tajā pašā laikā gribās kaut ko jaudīgāku. No otras puses, nezinu, vai baigi vajag pa savām. Ja strādā, tas strādā, jo pirms jau spēlēm, ja tu gribi reāli atšķirību sajust vēl kaut ko, tad tev visdrīzāk mācīplāt jāliec uz kaut tām jaunākām paudzēm, lai būtu single core performance pats labākais. Jo tu viss baigi, ja tu gribi vislielāko atšķirību just visur, tas pa lielam single cores. Esošajā paudzē tu mierīgi drīzāk varētu atrast, pieņemsim, ka tavai mātei varētu lietotajā tirgu atrast kaut kādu lētāku top-end procesoru, kas būs kaut tur 8 vai cik kodola, vai vairāk pa 8 bija Ryzenam kaut kādos top lietās. Man liekas, viņam 12 pat bija. Varbūt 12 uz šitās platformas, ja tu varētu kaut ko tādu atrast lietotajā tirgu lētāku UTT, bet kamēr tu neizmanto kaut ko tādu, kas tiešām izmanto tos kodolus, es nezinu, tur varbūt renderē video vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Lai gan video arī baigi labi renderējas uz video kartēm īstenībā. Tāpēc baigās jēgas nav. Nezinu, es joprojām sēžu uz vecāku, krietni vecāku platformas. Arguments upgradeot ir tas, ka par cik tagad AM5 jau ir iznācis,
uz AM4 vairs nebūs nekādu jaunu procesoru. Līdz ar to, ja es paņemu kaut ko, kas ir tagad tur, nezinu, bezmaz vai jaudīgākais, tas man arī būs pēdējais procesora upgrades, kāds būs veikts šai mācplatē. Jo mācplates arī samērā nesen nopirku, es viņu negribu vēl mainīt. Liekas, kaut ko pusotru gadu atpakaļ. Vai tu arī skaties kaut ko, teiksim, to pašu anime? Vai lasi? Ļoti maz. Stolīt atļaušos atvērt māju anime listu. Man liekas, es gada laikā esmu noskatījies kādas 5 anime maksimums. Kur tā būtu tava tā, varbūt, kas ir galvā iekritis? Es atceros, ka tu kādreiz biji masīvs Sword Art Online fans. Vai tu nožēlo šo savu periodu? Jā. Man liekas, esmu redzējis tikai 1. un 2. sezonu. Nē, es laikam iesāku arī 3. sezonu. Bet tur jau tālāk viss ir tādā sviestā aizgājis, ka es pat negribu atcerēties. Jā. Kur tie laiki? Nē, tos laikus mēs labāk neatceramies. Tie nebija labi laiki. Māja anime lists man negrib rādīt manu vēsturi, ar ko esmu skatījies tagad. Viņš atsakās no tik. Kaut kas tāds, ko tu varētu atcerēties, kuras spēles tu spēlē? Ļoti daudz, kas man mainās uz riņķi. Ikdienā tas laikam būtu League of Legends visvairāk. Pēc tam nāk, nezinu, jebkas cits, kas pievelk man uzmanību un ko es varu spēlēt ar draugiem. Viens pats es spēles tikpat kā nespēlēju. Es spēlēju tur vai no NBA ar draugiem, League of Legends, kaut ko jaunu meklējām. Vēl esam meklējuši survival spēles, kas mūsdienās ir diezgan sūdīgs žanrs, jo nekas sakarīgs nenāk ārā viņā. Principā es varu pavilkties uz jebko kaut kādu periodu, bet League of Legends ir tā spēle, pie kā es palikšu ilgāku laiku. Jā, līga, nemirstīgā spēle. Gan, ja godīgi pieņemsim, ka tās kolnos un tādās vietās līgas popularitāte turas, bet man ir sajūta, ka šobrīd līga nav tik populāra, kā tā bija kādu laiciņu atpakaļ. Viņa tagad bišķicīt nostabilizējusies. Vismaz man tāda sajūta. Man liekas, mazliet to CSGO parāda playerus uz to vairāk nekā uz LoLu. Mums kādiem 5 gadiem jau varēja just, ka ir tāds spēlētāju pabirums, un Valorant iznākšana arī, par cik tas no Riot Games, viņš iznāca, daudz izdomāja, ka iešu tur šaudīties. Jā, arī. Jo Valorantam, man liekas, ir diezgan daudz pat aktīvi playeri online. Pie mums ir masīva Valorant e-sporta scēna. Neesmu manījis, bet CS pie mums vispār ir Baltijā visur. Spēcīgs no e-sporta. Ja mums ir komanda, es nešaubos, arī kodiem lietuviešiem, igauņiem arī ir komandas profesionālās. Noteikti. Nē, tagad tā arī interesanti, tagad, kad ir iznācis tas CS2, cik ātri tur cilvēki uz to pārsviedīsies, kurš paliks to pašu CSGO vai pāries vai nepāries. Bet tam, cik es skaties, ir ļoti daudz tādas izmaiņas veiktas, ne tikai globāli, bet arī ļoti sīkas mazas izmaiņas, kuras, teiksim, kādreiz ļoti varēja ietekmēt spēles procesu. Pieņemsim, tā laikam bija Dust 2 mape, un tur bija tā kā caur durvīm bija tā kā, maziņš tā kā pikselīts redzams, un ja paskrien garām pretinieks, tā kā redz to pretinieku, viņš paskrien. Un tagad tas pikselīts ir aizkrāsots. Otrajā spēlē. Šitāds mikroskopisks izmaiņas daudz ir sataisīts, kas tagad ļoti ietekmē kaut kādu vispār lokāciju, izvēli, vēl visu ko. Es mazliet biju pamēģinājis CS2. Vizuāli man ļoti patīk tās izmaiņas. Ir vēl dažas citas lietas, kas man patīk, bet tā šaušana, kas tur ir, man liekas kaut kā dīvaina. To daudz gribētu sajūtu savādāk. Tas tāds liels solis, bet no vienas puses, profesionāļi un hardcore spēlmeņi varbūt netika apmierināti par to, ka tā spēle nav tik gluda, kā bija CSGO, bet otrs puses, ja tu paskaties kaut kādas citas spēles, tas pats LoLs. Viņš jau tādus riktīgus, milzīgus dziņa updates nekad, man liekas, nav taisījis. Viņš tā kā uz tā savu dziņu, viņš, protams, progresē tas dziņas, viņš sāk palikt prasīgāks, bet tik tādu lēcienu, kā kaut kāds Counter-Strike izdarīja, viņš tādu nav darījis, man liekas.
Zini, nē, viņi nav tā mainījuši. Tik cik drastiskākais, kas bija vizuāli, teiksim, izmainījās man pirmajā sezonās, kad 1. līdz 4. tur mainījās diezgan grafikas, un kad pārlec uz 5. sezonu, tur vienkārši bija milzīgs reworks grafikām, un spēle palika civilizēta. Jo es tā paskatos uz veciem klipiem, kas ir tur no kaut kādas 2. sezonas, es vienkārši domāju pie sevis, tādu es gan nevarētu paspēlēt. Jo viņi izskatījās tā kā 3. Warcrafts. Jū, bet viņiem bija prikals tas, ka viņi uz tosteru strādāja praktiski. Viņi labākajās e-sporta spēļu tradīcijās, ka viņi rīktīgi mazas prasa resursus. Jo tas ir iemesls, kāpēc jau tagad e-sporta spēles, viņas grafiski jau nav nekādas vadošās, viņas pa savam atpaliek no tirgus, bet tas vienmēr dēļ tā, ka tur uz kaut kādiem vidusmēra dzelžiem, varbūt pat pagājušās paudzes vidusmēra dzelžiem, viņām vēl vajag labi strādāt, lai tas lielākais daudzums cilvēku viņus varētu kapāt. Es agrāk Minecraftu atceros kā spēli, kuru tu varēji spēlēt uz jebkāda datora. Jā. Nu jau, man liekas, ka tas savu mēģināju shaderus ieslēgt, un man vajag kaut ko jaudīgāku. Nē, tur varēja spēlēt jebkādu datoru, bet tas bija tas view distance uzliet uz minimālo, tad tāds vienkārši miglāk pārvietojies. Strādā, jā, bet neko vairs neredz. Minecraft Silent Hill vaibā. jo, viņš ir tās vibes, viņam bija no tā. Bet jā, es arī atceros tās pirmās versijas, viņš tiešām strādāja pat uz manu vecā porķiku, un pēc tam jau pēc kaut kādiem jau gada, pat 2, varbūt, jau sāk rasties problēmas viņam strādāt uz turien. Viņš jau tur jau brīžiem pat reāli uzkārās vienkārši, ka pat visu sistēmu uzkarina man. Un nācās jau datoru uz restartu laist. Ko Mārtiņ, spēles mums ir anime, bišķi neskaidri, bet vēsturiskās tu esi redzējis, kas mums filmas, jā, nē, varbūt. Filmas, jā. Es neesmu tas, kas sekos līdz jaunākajām filmām, bet kaut kādas vecās man ik pa laikam patīk noskatīties. Lai gan es pēdējā laikā vairāk esmu parāvies uz korejiešu saturu. Tajā skaitā gan filmas, gan seriāli, labi, multenes nē, tas nav, bet jā. K-drāmas. Jā, jo mazliet žēl, ka tas Rakuten Wiki, tas saturs, ko mums piedāvā, ir diezgan limitēts. Tur nav tādas izvēles, kā gribētos. Kaut kas formā teica, ka ar VPN varot apiet, bet arī esot diezgan sarežģīti. Tur meklēt, kura konkrēto valsti, jo man liekas, ja es uzlikšu tagad Koreju, viņš man vienkārši neielaidīs tur iekšā. Kas tāda pa lapeli ir? Tas ir tipa kaut kas legāls? Legāls. Rakuten Wiki. Viņš tagad, man liekas, wiki.com saucās. Jo citus straumēšanas servisus, ko piedāvā, viņi piedāvā ne tikai korejiešu, bet, man liekas, arī Japāņu un citu Azijas valstu saturu. Jo citas tādas mājaslapas, man liekas, straumēšanas servisi nemaz nav. Interesanti. Bet citreiz ir prikals, ka tu gribi, teiksim, tik pie korejiešu satura, Japāņu satura un ieliec VPN korejisko, japāniski. Jā, no vienas puses kaut kādās lapās, tur es nezinu, tajā pašā Netflixā parādās tas saturs, bet kur prikals? Viņš parādās arī lokālajā valodā. Viņš ķipa. Tāds, kāpēc tev no Korejas vajadzētu skatīties angliski? Ja jau esi Korejā, tad skaties korejiski. Nē, tieši tā. Tā kā... Es skatos oriģinālajā valodā, bet tad jautājums paceļās, vai viņi vispār nodrošina angļu subtitrus. Tā ir tā bēdīgākā sāpe. Man gan ir ļoti limitētas zināšanas par korejiešu darbiem. Jā, es esmu tur, kas pēdējais būs karstais bijis to te, tas bija Squid Game vai kā viņu to es redzēju. Parazīti, es arī redzēju, Parazītis bija riktīgi labs filma. Vai tā ir skalīgi. Es tikai to, kas izsits riktīgi, esmu redzējis pasaulē. Man parasti ir tā, kad es pavelkos, es pavelkos tur vai no Japānas vai kaut kādas Ķīnas, tur vai korejiešu filmām, bet ir tā, kad es skatos un man nav ne jausmas, no kuras puses viņi ir. Es vienkārši skatos. Ja tur vēsturiskais parādās, tad var atpazīt pēc viņu vēsturiskiem tērpiem, ja viņiem visiem ir savādāk. Tas ir vienīgi, jā, bet tā pa lielam pat arī tādās mirkļos es neiedziļinos, vienkārši skatos un visu. Es tagad biglēni atceros, es biju skatījies kaut kādu viduslaiku korejiešu zombiju seriālu, viņam, liekas, bija vairākas sezonas.
Viduslaikiem No zombiju. Netflixa, ne? Tas bija kaut kāds. Es nezinu, vai Netflix. Es atceros, ka tur bija viduslaiku zombiji, kuri tur. Jā. Nē, pēdējo, ko es laikam biju no korejiešiem skatījies, es neatceros, kā tur bija, bet tur, es viņu no YouTube shorts un pēc tam no TikTok es redzēju, un es tādu, labi, ir jānoskatās beidzot tā filmu, un tur, kā ugunsdzēsējs, viņš tur nomirst, un viņš iziet to. Zini? Viņa tik tā kā ļoti bieži piedāvā. Jā. Bet vai tu vari ieteikt? Abas filmas, tie ir neko baigi fēni īstenībā. Diezgan arī grafika negriež Mārtiņ, vai tu mums un klausītājiem, skatītājiem var ieteikt kaut ko noskatīties no korejiešiem, kas varbūt nav tik labi pazīstams? Tev es noteikti ieteiktu pamēģināt Vincenzo, jo tas tev varētu likties vairāk saistoši. Vincenzo, ok. Es tāpēc atsūtīšu viņu arī. Okay. Bet tā pārējiem grūti kaut ko ieteikt, jo tas, ko es meklēju korejiešu seriālos un filmās, ir crime žanrs. Man patīk tās viņu bandas, mafijas, kriminālā pasaule. Viņi to attēlo daudz labāk nekā, manuprāt, Amerikas filmās. Ja tur, protams. Neskaitot kasas grāvējus, bet tādas līdzīga budžeta filmas, korejieši to izdara labāk. Tā ziņā arī piekrītu, es reizēm tieši pavelkos caur šo, ka es atrodu kaut kādu to mafijas vai kaut kādu to filmu tēmu, un kaut kā tad man vispār tad aiziet, protams, daudzos citos žanros, bet tas ir kaut kā, tiešām tas viņu to atmosfēru ļoti, kaut kā, spēja radīt un to, vispārēju. Bet tā, ja kāds grib kaut ko mierīgāku, slice of life, tad man ļoti patika It's okay to not be okay. Tā tāda 20 epizožu drāma. Interesanta. Kas attiecās varbūt uz kādu noziedzības filmu. Kaut ko no romansu. Par noziedzību es laikam teikšu The Gangster, The Cop and The Devil. Tā bija tāda interesanta filma par kā, principā, policists ar bandu sadarbojās, lai noķertu tur vēl sliktāku ienaidnieku. Jo Korejā un Japānā jau ir tas, ka tās bandas vairāk, tā kā tu zini, ka tā ir banda, bet viņiem ir legāla priekšpuse, ar ko viņi kā nodarbojas. Ar to tur policists sadarbojās ar viņiem. Es nezināju, ka Korejā ir tieši tāpat kā Japānā. Pa Japānas bija dzirdējis, ka viņiem principā legalizēts, tā kā jakuza ir legāli. Principā tas pats ir. Visi zina, ka tur ir saistība, bet uz papīra rekurtam tā ir, importa firma, tu tur importē, jebko. Un kā tev ir, vai tu patērē kādu papīra materiālu, kas būtu grāmatas vai komiks, manga, webtūni? Ir ļoti maz. Grāmatas aktīvāk lasīju pirms kādiem 3-4 gadiem. Tagad īsti neesmu pieskāries nevienai. Bet es joprojām, ja kaut ko atrodu interesantu, es viņu nopērku, jo es zinu, ka tad, kad uznāks tas periods, kad es sākšu lasīt, es izlasīšu arī noteikti to. Jo nav tā, ka es viņu nopērku, man liekas, viņi garlaicīgi. Man vienkārši nav tas noskaņojums viņu lasīt pašlaik. Tur vajag attiecīgo, stadiju, un tad tas grāmatas aizies. Pēdējais, man liekas, ko es izlasīju, bija Strupceļš, bet es autoru neatceros. Un tā grāmata no vienas puses, tas rakstnieks viņa neuztaisīja tik interesantu, bet no otras puses tas bija kā mēģinājums uztaisīt Grafu Monte Cristo mūsdienu variantā. Tas aspekts man likās interesants. Ja mēs runājam vēl, par fórumu. Cik 8 gadi, kā domā, kāpēc fórums ir tik jau ilgi uz sliedēm, uz priekšu velk? Kas ir tas? Tāpēc, ka vēl pieprasīta tēma pašlaik. Kas agrāk bija vispopulārākie Latvijā, man liekas, bija Counter-Strike fórumi, un pēc tam laikam arī nāca Minecraft, arī tie visi. Bet parādījās, Discords un citas lietas, un viss vienkārši sāka migrēt prom no uzturēšanās fórumā. Priekš CSGO ieviešana arī vēl, jo tad vairs nebija 1.6 katru serveri, to ir privātajos spēlēt. Tur viss vienkārši iecās Go kompetitīvi spēlēt. Un tad pazūd tā jēga, kāpēc vispār izmantot kādu fórumu. Es varu to pašu darīt Discordā vai Steamā un sazināties. Bet ar anime ir tā, ka mēs nekur nevaram nolīst.
un mums gribās kaut kur apspriest, teiksim, tas, kas ir redzēts, un jau mazliet vairāk arī formā mēģinām par dzīvi aktivitātes iebīdīt. Ir. Man kad sajūta, ka precīzi, tas, ko es jūtu, varbūt es, protams, maldos vai kā, bet fórumi sāk izmirt, bet tādā īpatnējā veidā, ka sāk izmirt visādi 101 maziņie privātie fórumiņi. Reddits kaut kāds ir milzīgs un spēcīgs, piemēram, faktiski tas pats fórums pēc uzbūves ir vienkārši tā kā platforma. Tur stipri mazāk cilvēki tagad grib iečakarēt, es zinu, savu mājaslapu sataisīt, kas kādreiz bija, ka tur savu mājaslapu kaut ko bīdīt, tas bija stipri lielāks stils nekā tagad. Tagad tu labākajā gadījumā Discord serveri satais, un tad, ja tev ir tavējies, vienkārši iekļūšanai blogu, tu nevajag maksāt neko. Kādreiz tu bija, tas tu maksā kaut kādam hostingam, tas tur tev piedāvā SMS donation servisu, tajā SMS-ā tur ir trakie procenti, cik viņi ņem, ka tu kāds tev ēriķi aizsūta, tur 20 centus dabū vai kaut ko tādu crazy. Jā, tā bija. Tas 1.6 laikos, ja tīpaši bija, tad tur atver spēļu fórumu un tur ir uzzīdot taps. Uzspied virsū, nezinu, reku, tu nopirksi vipu, adminu, unbanu, nezinu, visu pēc kārtas. Pareizi, jā, tu adminus arī tirga. Gribi nobanot kādu. Tas nekas, ka tu pēc tam pazaudēsi, bet tu vismaz to vienu nobanosi. Jā, tur cilvēki pārdevās. Bet traģiskākais jau tajā bija, ka tiešām beigās tie donēšana, ka tur nemaz tik baigi daudz neaizgāja nemaz tam tai lapai. Tie starpnieku servisi grāb diezgan normāli. Tagad vismaz tiešais tu vari izmanīties un ir palicis labāk. Šobrīd, jā. Kas man liekas tajā laikā populārākais Latvijā bija, kā viņš bija kaut sankor.lv varbūt vai... Es zinu to īpašnieku, kas viņam bija, bet es neatceros, zem kura nosaukuma viņam bija tas servis. Atceros šitos zinu arī. Viņi piedāvāja labus pakalpojumus, bet viņiem tā komisija bija tik šausmīgi liela. Viņa bija zvērīga, jo es neatceros, dēļ kā bija kaut kāds arī, ar kaut kādu mājaslapu bija kaut kas arī, kad tā kā mēs vai kā arī vērsāmies pie viņiem kaut kā tur skatījāmies, tur uinē, tur pat traku bija. Hostingu, man šķiet, ka viņas hostingu piedāvāja. Arī tad kaut ko pie viņiem tika kaut kas hostots. Mūsdienās jau labāks un pat vienkārši variants, nezinu, jāapmelēt savu PayPal linku un lai visi tur donē to, ko viņi grib. Kaut vai manuāli pēc tam, nezinu, tu tur vari likt cilvēkiem adminus vēl kaut ko, bet, tas, ka tev nebūs tā komisija jāmaksā, ka tu caur SMS automatizētu vari lietas, teorētiski tev briesmīgi gribās, bet te vairāk jautājums tas, tev jau nevajag briesmīgi to automatizāciju, tev tur ir kaut kā 3 cilvēki mēnesi varbūt iedot kaut ko, tu vari mierīgi iztikt bez automatizācijas, tu vienkārši ieklikšķināt. Jā, ka tev būs, ja tu apkalpot, es nezinu, tu esi kaut kāds spokiem.lv, tur vajag automatizāciju, jo tīri cepums sadalīt vai vēl kaut kāds premiums vai ko viņi tur tirgo, tas ir apjoms liels, tur īsti galīgi vairs nav izdevīgi, ka tur cilvēks sēdēs pie tā visu. Bet servis arī. Kā tu redz fóruma nākotnē? Vai kaut ko vajag mošku mainīt, vai nevajag? Vai... Jā, Daniel, kā ar fóruma nākotni? Tas jau mums Danielam šobrīd vairāk novirzīts. Es par cik pa gadiem pazudu parādos. Bet tavs tās... Aktīvi uzturēšanā vairs neiesaistos. Pa brīdim kādu ideju pametu, bet... Vai tev ir kāds īpašs tavs fóruma dieva redzējums? Nē, nav. Tik, cik es kaut ko iztēlojos pa vidam, to es vienkārši pasaku, un mēs kaut kā iespraucinam vai pie updateiem, vai vienkārši ikdienā. Tāpat kā nesen pirms pāris dienām to mūsu kategoriju vienu. Un tas pa lielam vienīgais, kas kaut ko vēl mūsdienās uzlaboja. Un kas vispār kopumā tev plānos nākotnē? Kas ir Mārtiņa nākotne? Pagaidām nekas tāds. Vēlos, protams, nākotnē aiziet uz augstskolu, dabūt kādu diplomu. Problēma tāda, ka joprojām neesmu izdomājis kādā nozarē. Līdz ar to ir doma par, teiksim, ne gluži kādu mehatroniku, bet kaut ko, kas varbūt, teiksim, saistīts ar maniem šī brīža remontiem, ar elektromotoriem, lai būtu tēma tādā lauciņā. Tev, man liekas, esošo pieredzi, ko elektronika, tas ļoti harmoniski ierakstītos. Tu taču neiet uz praksi, tu pat taisno, tur šauj uz darba vietu, es domāju. Tas ir
man liekas, diezgan mazs procentu skaits, kas piesakās tajā studiju programmā, arī pabeidz viņu. Līdz ar to tas daudz, tas palielam gandrīz visur. Varbūt tikai kaut kādos tajos, tur cilvēki pilnīgi viens otru gatavi nokost, lai tiktu iekšā kaut kādās tajās programmās, kas ir tur, psihoterapija vai kaut kas. Kaut kādi, man liekas, šitie, kas točni zina, ka grib būt juristi vai ārsti, tie tur iestājās un pabeidz, man liekas, arī lielākā daļa. Bet ar kaut kādām specializētām, man liekas, kur tev parādīs fiziku, ķīmiju, vēl kaut ko tādus priekšmetus, viņi tur pateiks, nē, paldies, tas nav man, es dodos prom. Šo programmu paturēt sev. Bet forši ir tas, ja tevi tiešām velk uz tām tehniskajām zinībām, tur ir labi tas, ka tur ir parasti masīvi daudzuma budžeta vietām. Tas ir forši. Jā. Tas ir, protams, arī grasies dienas grupā, kādā lielajā universitātē to darīt, nevis kaut kur ne dienas grupā, kādā maziņā. Tad gan būs jāpiķo. Bija arī agrāk doma, varbūt aizbraukt, nezinu, agrāk bija populāri uz Dāniju, uz kādām universitātēm. Dānija ļoti lielām atplastām rokām sagaida cilvēkus, kas brauc no citām valstīm. Bet tagad, par cik esam paņēmuši to te melno savu trakuli, tad jau visticamāk palikšu arī Latvijā. Ja es domāšu kaut ko mācīties, tad kādā no top mūsu universitātēm. Ir vai iespējas. Jā, viss ir. Mums lieliski ir tas, ka, tu vispār bez maksas izglītību to var dabūt, vai arī pat, ja tu maksā, nav briesmīgi dārgi. Bet foršāk, protams, bez maksas. Manuprāt, diezgan viegli tad mums Latvijā dabūt bez maksas izglītību arī ir. Vienīgi tas, ka jāatrod kaut kāds darbs, lai var apvienot to ar studijām. Jo, teiksim, šī brīža pašreizējo darbu es ar studijām neapvienošu. Viņi domāju, tev to neļaus? Nē, ar štata vietām būs slikti. Tas ir vai neklātienē, vakaros, vai tur nogalēs mācīties. Vienīgi. Jā. Bet noguļu mācīšanās atkal uzreiz bez maksas budžeta vietas nepiedāvā. Tas nozīmē, ka tev kaut kādus tos, es nezinu, cik tagad bakalaurs pieņemsim maksā, bet tu kaut kur kādreiz bija 7,000 vismaz bakalaurs bijis. Es varu pateikt tā, ka man kādreiz bija 500 eiro, pieņemsim pa semestru, un kamēr es biju izmācījies, tur par 5 gadiem, tur reāli summa pa semestru uzkāpa kaut kur kā pat laikam 800 vai 900 eiro pa semestri. Jau jāpiķo. Man vēl labi, ka saka, viņu līgumu man attiecīgi netika mainījies nekas, bet tie, kas jau jaunie nāca, katru gadu aizvien vairāk un vairāk bija jāsāk piķot. Neklātienā gadījumā arī nebija tā, ka nav budžeta vietu. Jā, neklātienā nav budžeta vietas. Tikai klātienā. Netiec uzskatīts par tā kā kainu cilvēku, Mēs saprotam, tev nav laika, bet nāc studēt, tikai samaksā. Bet tur reāli būtu jārēķina šitās te lietas. Kas tev izdevīgāk ir, varbūt pa pusi slodzīti, tu vari. Ja tu strādā kaut kur puslodzi, un es dienas grupā, varbūt tas tāpat naudas ziņā ir izdevīgāk nekā maksāt visu pilno naudu tālu, šo te kā attālināto mācīšanos īstenībā. Jo neklātienē pieņemsim, arī tas mīnusiņš, kad tu mācies nosacīti tur uz kaut kādu pusgadu vai gadu vairāk. Jo arī lielāko daļu programmas tev ir jāapgūst tā vai citādi, patstāvīgi. To pamatus iedot, bet pārējo tev tā kā pašam moška ir jāpievelk maksimāli. Labi, tur atkarīgs no pasniedzējiem, bet, ideja plus mīnus tā vienu visur. Man personīgi tas pusgads neko baigi netraucētu. Ja es daru lietu, kas man patīk, piemēram, kā šobrīd darbā, es to varu darīt ar prieku, man nav problēmas tur, pusgadu ilgāk pamācīties vai, nezinu, tur stundu darbā ilgāk palikt, ja ir nepieciešams. Galvenais darīt to, kas pašam patīk savādāk, nekas tur uz priekšu neies. Kaut vārdi. Tas to varbūt mēs pat ar šādu ideju īstenībā varētu beigt, ne? Vai tev ir pēdējais kaut kāds dzīves, nezinu, tur gudrība, sauklis vai vēl kaut kas mūsu klausītājiem, skatītājiem? Tad mana gudrība jau bija dara to, kas jums dzīvē patīk, un nevajag sevi piespiest darīt to, kas nepatīk, jo nekas labs no tā nesanāks. Super. Labi,
Paldies, Šo. Dievnieki, ka pagodināja mūs ar savu klātbūtni. Un tagad mēs izglītosim mazliet tos jaunos lietotājus, kā tās lietas notika kādreiz. Vēl derētu atrast kādu veco formu bildi, iemest apakšā. Es īpaši gribētu redzēt to ar oranžo dizainu vispār. Jārok aktīvi. Nu, ko, labs ir, tad tā. Čau, veiksmīgi. Veiksmīgi.